Un ķeramies klāt trešajai daļai, un man ir tas gods nodot stafeti Lolitai Stašānai, kas ir Svetbanka komunikācijas un ilgspējas pārvaldes vadītāja, un arī mums bija mazajā grupā plānojot šo konferenci. Tagad Lolita. Mēs mēģināsim ātri gan kombinēt tos jautājumus, ko jūs bijāt uzdevuši, gan tos jautājumus, kas bija iepriekš iesūtīti un tos, kas slaido parādās. Un varbūt izmantojot iespēju vēl pirms iepazīstināt ar paneli. Mums ir 2 jautājumi, Māri, vai mēs varam palūgt tevi atbildēt. Atnākt 2 jautājumi, kurus mēs iepriekš nepajautājām, un mēs tā ātri konstatējām, ka varbūt mūsu paneļa dalībnieki tad šos jautājumus labprāt izlaistu un atstātu tev. Tad pirmais ir par jautājums, kas ir saistīts ar tātad seju atpazīšanu un par to, ko tad dara Google Lens atpazīstot attēlus, tā skaitā sejas. Kāds būs tavs komentārs? Vai viņi jau pārkāpja kaut ko no likuma, vai tas ir tikai interpretācija? Tas gan nopietns jautājums, jo viņiem principā būs jāpalasa, ja? Viņiem būs jāpalasa 13. martā pagājuši trešdien pieņemtais Eiropas parlamenta mākslīgā intelekta likums, AI Act, ja? Viņš vēl nav spēkā kā absolūti normatīvais akts, bet viņš būs spēkā, jo viņš izies vēl šo te sistēmu, ja? Un principā, gan jau, ka tur ir saskaņots, es jau nezinu vēl tādas detaļas, ja? Bet kolēģi, jā, tātad atbildot uz jautājumu, jā, tas ir normatīvais akts, kas nosaka to sarakstu, ko es minēju, kurš definē zema riska, vidēja riska, augsta riska mākslīgā intelekta rīkus un aizliegtos mākslīgā intelekta rīkus. Tas ir šoreiz likumdevējs ir gājis soli, varētu teikt, priekšā, ja? Lai gan pie šī likuma projekta jau ir strādāts kādus 3 gadus. Un mums lieliskās kolēģis nopublicēs rakstu Delfos nākošu nedēļu par šo. Tā kā gaidam rakstu, bet tas ir ļoti nopietns regulējums. Jā, un tad bez Delfiem, ja gribās jau šodien pameklēt to rakstu, tad Google vai kāds cits avots? Jā, tātad, protams, Google, viņš saucās AI Act, ja, un Eiropas parlaments šoreiz viņš uzsver nevis tā, ka tā ir regulas līmeņa likums, tieši piemērojums, bet viņi ielikuši arī to akti, ja, tā kā likums pašā nosaukumā, uzsverot to, ka tas ir likums. Juristi saka, dura lex, sed lex, likums bargs, bet tas ir likums. Paldies, tad esam atbildējuši arī uz šiem jautājumiem, un tagad aicināšu mūsu paneļa diskusijas dalībniekus, Sanita Vītola, CERT.LV kiberdrošības eksperte, Edvīns Elferts, KPMG Lighthouse, jaunāko tehnoloģiju risinājumu centra vecākais projektu vadītājs Latvijā, un Vadims Frolovs, Svetbanka valdes loceklis. Aicinājums, jā, iesūtīt, ja gribat slaido, mēģināšu kombinēt visus jautājumus no dažādiem avotiem, kas ienāk, bet sāksim varbūt ar tādiem, vispārīgākiem jautājumiem, kas izriet gan no iesūtītā, gan par ko mēs kopumā esam domājuši. Jums katram vajadzētu raksturot kopumā, cik Latvijas uzņēmumi ir gatavi šiem digitālajiem izaicinājumiem šā brīža. Kā jūs teiktu? Var sākt? Jā, labrīt vai labdien, īstenībā. Gribēju būt šodien precīzs un mēģināju aprēķināt. Un tā būs tāda trešdienas spekulācija. Un tad es domāju, kā varētu šo noteikt, cik daudz uzņēmumi ir gatavi. Un tad es sapratu, cik daudz šajā istabā ir uzņēmumu pārstāvi, cik daudz mums skatās neklātienē. Droši vien tie ir kaut kādi 400, 450, un cik daudz mums ir uzņēmumi Latvijā. Man vēstures cipars ir 80,000, tad sanākot 0,5%. Man liekas, 0,5% ir to uzņēmumu pārstāvu un uzņēmēju, kas īstenībā ir pa vienu, bet ļoti kritisku soli priekšā. Jo vismaz mēs mēģinām apzināties, vai mums ir problēma. Tas tāds ļoti svarīgs solis, jo, diemžēl, lielākā tiesa, visticamāk, ikdienā par to varbūt pat nerunā. Jo tāda, ejot cauri daudzām sistēmiskām krīzēm, mēs saprotam, ka ļoti bieži īstenībā cilvēki, ļoti reti īstenībā cilvēki pat runā, es arī mazu uzņēmumu galā par biznesa stratēģijām, nerunājot vai par to, vai vispār ir digitālā stratēģija vai tech stratēģija, vai cilvēki runā par cyber security, informācijas drošību. Bišķiņ pākstoties darbā un piedošanu par to piemēru, bet es pajautāju cilvēku, ko tev nozīmē abrīviācija CIA? Droši vien pirmā asociācija ir izlūkošanas dienas, bet īstenībā, ja tu sāc iedziļināties tajos jautājumus, kas ir ar informācijas drošību saistīti, tad tu saproti, ka īstenībā tā ir datu pieejamība, datu integritāte un konfidencialitāte. Un jautājums, vai liela daļa uzņēmumu vispār līdz tam ir nonākuši, es domāju, tas mūsējais tāds kopējais,
izglītošanas process. Un te ir viens labs piemērs bija, kas man ļoti norazināja par to valdes arī atbildību. Un tā skaitā arī, kad ļoti forši, ka mēs paaicinām to cilvēku ar zināšanām tajā istabā, ka tie lēmumi pieņemšana notiek. Bet mūsu valdē bieži diezgan konstatējis, ceļšķi iepriekšējos gadus, kad tas cilvēks norunā un daudziem tā kā plikšķina acīm. Tāpēc, kad, viņš runā svešvalodā. Un te ir, zinām, mērā, tāpēc arī ir gan valsts, gan atbildība, bet arī tad izglītoties. Un tad iespējams, varbūt apgūt pat kaut kādas IT certifikācijas, varbūt ITIL Foundation būtu ļoti labs sākums, bez certifikācijas, bet vismaz tu esi vienu soli priekšā, un tu vismaz saproti, ka tas cilvēks nerunā kaut kādā svešvalodā. Paldies, jā, Edvīna. Man būtu jautājums, cik daudz jūsuprāt, auditorijai šeit, jūsu darbinieki izmanto ikdienā mākslīgā intelekta tehnoloģijas? Teiksim, 50%, 30%. Kurš neizmanto? Ir izskan komentārs, un cik daudz no jums ir tas, kā Renāta no Microsoft ieteica, ir veikuši mākslīgā intelekta jebkādu veidu novērtējumu? 1, 2, 3, teiksim, mazākā daļa varbūt. Un tad arī ir jautājums, vai mēs esam gatavi. Un šis ir tāds jautājums, varbūt, kas apskata tikai jebkuru veidu mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Mēs nepieskaramies nekam citam, vai ne, jo tā tehnoloģija pasaule jau ļoti, ļoti plaša, tas, kā mēs uz to skatāmies. Un es teiktu, cik mēs esam gatavi, man ļoti patīk tas, ko es šodien dzirdēju, ka dienas beigās viss ir atkarīgs no cilvēkiem, no mūsu organizācijām un tās kultūras. Mēs jau pārvaldam ļoti daudz dažādus riskus, vai ne? Un tur jau ir skaidri tā forma. Savā ziņā varētu teikt, nekas jauns tur nav izdomās. Tur vienmēr ir tās matricas, novērtējumi, tur ir kaut kāds periodiskums tajā visā procesā. Un es teiktu, ka tagad mēs skatāmies uz tehnoloģiju. Tehnoloģija jau arī ir kaut kādas lietas, kas ir jaunas, viņas attīstās. Tur Eiropas Savienības, tagad mēs runājam par mākslīgā intelektu aktu. Kā rezultātā tur arī būs pienākumi un lietas, ko mums uzņēmējiem arī vienkārši vajadzēs darīt. Un tad dienas beigās tas ir, vai mūsu organizācijā jau ir iedzīvināta tā kultūra, kas vispār izvērtē riskus, ņem viņus vērā, kurš par to ir atbildīgs, vai ne, un šie jautājumi ir sakārtot. Un tad jau ir iespējams arī domāt arī par mākslīgā intelektu vai vispār tehnoloģiju, vai vispārīgi runājot arī digitāliem riskiem, kā viņus novērtēt un ko ar viņiem darīt. Jā, un tad man šķiet, ka kolēģi ļoti labi raksturoja to ceļu, un tad, kad no katra tā stāstītā jūs ņemat nost tos procentus, cik tad mēs saprotam, tad mēs nonākam līdz tai kiberdrošībai, līdz risinājumiem, kas aizsargā sistēmas, un attiecīgi, ja nav tās ķēdītes, kad mēs saprotam procesus, saprotam sistēmas, tad beigās mēs kaut ko ieviešam, un tad mēs ceram, ka mēs paņemsim darbā tos vislabākos cilvēkus, kas to mācēs vislabāk pārvaldīt. Un tad, kā incidentu reaģēšanas vienība, mēs pēc tam redzam to rezultātu. Un tad tā atbilde diezgan pesimistiski sanāk, bet negribās, kā saka, bojāt visiem dienu. Ja? Bet par to es stāsts, ja? Ka mēs, īstenībā tas ir varbūt labi, jo mēs redzam to, kas nav kārtībā. Mēs tāpēc esam šeit šodien, lai aprunātos un domātu to lielvārdu stāstu par to attīstību un apli, un tas mums visiem ir zināms, ja mēs izvērtējam, saprotam, domājam, ko mēs darām savādāk, ja? Tā gatavība, it kā nav gatava, ja? Bet no otras puses, ja mēs par to runājam, tad ir pazīmes, ka tomēr mēs gribam būt gatavi, ja? Tas tāds pozitīvais. Jā, varbūt, Sanita, jūs varat paturpināt. Mums ienāca arī tādi diezgan praktiski jautājumi. Kas ir tās aktivitātes, kuras, principā, bija jāizdara jau vakar, bez kurām nav jēga, varbūt zīmēt tās stratēģijas un iet uz priekšu, bet, kas ir tas, kam bija jau pēc būtības jābūt izdarītam, bet ja nav, tad jāķers klāt, lai mēs būtu pēc iespējas maksimāli tuvu tam, no kura tad tālāk var attīstīt jau šo drošo rīcību. Jā, te varbūt arī turpinot to stāstu, ir virkne ar prasībām. Mēs zinām, ir Eiropas Savienības šie regulējošie dokumenti. Latvijā mēs zinām informācijas tehnoloģiju drošības likums. Tagad pirmais solis ir spērts ministra kabinetā, ir kiberdrošības likums palaist tālāk un gaidām no Saeimas
3 lasījumos, ka tas ies un turpinās, jā. Saistīti no likuma ir noteikumi. Attiecīgi ministra kabineta noteikumi ir 442, ar kuriem mums ikdienā diezgan daudz sanāk komentēt. Varbūt, teiksim, banku sektoram ir finanšu un kapitāla tirgus. Bet ja uz to visu paskatās tādā kopskatā, tad it kā ir ļoti skaidrs, kam ir jābūt. Un tajā brīdī, kad notiek kaut kādi, teiksim, incidenti vai neizprotamas aktivitātes uzņēmuma resursos, tīklā, un tad mēs ejam un sakam, jums ir jūsu resursu saraksts. Jūs tā kā saprotat, kur jums serveri atrodās. Kas no tā visa? Paziņojiet. Ir mums, protams, arī ļoti laba sadarbība un kritiskā infrastruktūra ir ļoti daudz strādājuši. Ja? Mums, teiksim, ir sensori izvietot, un mēs arī kā certs redzam, ja mums ir noziņoti tīkli, mēs zinām, ka, ja mums ir aizdomas, tad mēs zinām vārds, uzvārds, e-pasts vai telefons, kam mēs ziņojam, ja? Bet ja nav noziņots, kur tad tu biji vakar? Ar domu tev visas iespējas, tev īstenībā Latvijā ir ļoti daudz iespējas, gan DDoS aizsardzība, gan uzlikt DNS mūri, gan ar certu padraudzēties vairāk noziņot tīklus, ja? Nākt aprunāties, nemākam, nesaprotam, ja? Bet, tas ir tas. Kur tu biji, tad vai tu to izdarīji? Vai tu paņēmi to, ko tu vari dabūt pavelti? Ko tev valsts caur to finansējumu nodrošina jau tagad. Ja? Un tad tu liec klāt to savu kapitālu tajās svarīgajās sev lietās. Tā, man liekas, tas ir svarīgi apdomāt to pamatiņu. Jā, šodien daudz izskanēja, un Vadims arī paturpinās varbūt par to, kas tās kritiskās attīstības tendences arī, kas jāņem vērā tieši uzņēmuma vadītājiem, varbūt no tāda domāšanas viedokļa. Jā, es ļoti gribētu paturpināt tur, kur Ingmārs pabeidz savu stāstu. Man liekas, tas ģeopolitiskais konteksts, kur mēs dzīvojam. Un es domāju, mums vairāk un vairāk jādomā par tā saucamā noturību. Angļiem ir ļoti labs vārds, resilience. Un es mēģināju pie sevis viņu pārtulkot, uzņēmēja spēja turpināt pievienoto vērtību, turpināt radīt pievienoto vērtību saviem klientiem, pat ārkārtas situācijā. Un tad es domāju, ja mēs referējot pret to sākotnēju jautājumu, kas varbūt bija jāizdara aizvakardien, varbūt šobrīd mums ir diemžēl, bet šobrīd mums ir unikāla iespēja mācīties, tā skaitā mūsu ukraiņu kolēģiem, kur, teiksim, no banku industrijā mēs redzējām, mūsu kolēģi diezgan ilgstoši strādāja pie mākoņu risinājumu ieviešanas. Tur bija, zinām, gan normatīvu aktu problēmas, gan regulējuma problēmas, bet gatavošanās darba bija. Tad, kad viss sākās, tad 3 dienās viņi to izdarīja. Īstenībā tas ir labs piemērs, ka Latvijas finanšu sistēma nebija nograuta ar jauno kontu atvēršanu. Tā ir skaitā tāpēc, ka Ukraiņu finanšu sistēma strādāja. Tā ir skaitā tāpēc, ka viņi strādāja uz mākoņu risinājumiem. Ukraiņu banku sektora darbinieki bija spējīgi palīdzēt saviem Ukraiņu klientiem, un abi atradās ārpus Ukrainas. Un tas labs piemērs. Un es domāju, tas mākoņu risinājumi ir viens no veidiem, par ko ir ne tikai jādomā, bet straujiem soļiem jākustās. Ukraiņu pieredze parāda, ka īstenībā datu centru jebkuru var diezgan viegli iznīcināt pat ar ļoti vecu un sarūsējušu raķeti. Savukārt tīklu nograutu ļoti grūti. Tīkls praktiski vienmēr strādā. Un datu pārraide ir kaut kas tāds, ko Ingmārs ir rādīja, kas mums ir ļoti labi attīstīties, skaitā arī patērētāju pusē. Un jautājums, kur atrodas, tieši kas teica, kur atrodas mūsu serveri. Un līdz šim arī strādājot ar mākoņu risinājumu, protams, tā nav arī panacēja, kas atrisināt pat par sevi pilnīgi visu. Tur paģēra jaunus riskus, kas ar to ir saistīti. Un kā piemēram, ja kāds jums sākumā mēģina iestāstīt, ka tas būs uzreiz atrisinās visu un būs lēti, tas tā nav. Bez izmaksu kontrolas tas būs ļoti, ļoti, ļoti dārgi. Bet no otras puses, noturība, kā tāds elements, viņš nevar būt lēts. Varbūt 5 kapeikas no manas puses. Jā, paldies. Tā kā šodien daudz runājam par riskiem un par to arī vērtēšanu regulāri, tad mums ir iesūtīts jautājums par to, kāds ir optimālais risku pārvērtēšanas periods, cik bieži tas jādara, kā labāk varbūt analizēt tos riskus, sevišķi tos, kas ir tā kā cieši saistīti ne tikai pats uzņēmums, bet piegādes ķēdes un pārējās lietas. Kurš gribētu komentēt? Mazu tīzeru, man liekas,
pagājušajā gadā bez tieši pēc šī jautājuma ļoti cītīgi strādājam, tas, ka ar kolēģiem, kas apmeklē šo konferenci, bet es mēģināšu varbūt savu stāstu, 20-minūtīgu stāstu 1 minūtē ietvert. Vispār biznesa nepraktika, tas ir tāds ciklisks rituāls, vienreiz gadā būtu labi apskatīties uz jūsu kritiskajiem procesiem, kritiskiem elementiem, biznesa impact analysis tā saucam, un tad, kad jūs to būsiet izdarījuši, savstarpējas atkarības atrastas, tad kāds ir risks, iekšējais, risku mitigācijas pasākumu, paliekošs risks, pieņemams, noraidošs, un tad uz tā bāzes jūs varat uztaisīt stratēģiju, testa plānu, tas cikls arī atkārtojas reizi gadā. Kas varbūt ir jauns, par ko mēs nerunājam pagājušajā gadā, kas aizvien vairāk un vairāk parādās, tas ir tās informācijas drošības aspekts, kas ir it kā neviens tāds paralēls pasākums, bet viņam kaut kur jākrustojas, un jums būtu jāidentificē tie sistēmas elementi, kuri no tās informācijas drošības triādes komponentiem atstāja vislielāko risku un ietekmi uz jūsu biznesu. Un tā triāde ir tā pati, vai datu pieejamība, datu integritāte un datu konfidencialitāte. Jā, es varbūt tad uzdošu jautājumu, kas mums ienāca slaido arī, droši vien sasaucoties ar Ingmāra prezentāciju, kur uzņēmuma struktūra būtu atbildīga par iespēju uzturēšanu un vadīšanu. Ja zinām, ka tā nav viena, tad kas tas būtu? Nezinu, Edvīna? Es nezinu, man jāsaka, es labprāt lūgtu zāles palīdzību un varbūt ir idejas, kā jūs to darat. Es pieļauju domu, ka to varētu kā riska īpašnieki, tā arī iespēja īpašnieki, jo viņi, man liekas, diezgan saistīti, jo kurš risks iedot kaut kādu ideju iespējai. Un to vajadzētu integrēt līdzīgi kā riska pārvaldība arī tajā riska matricās un arī iespēju matricās. Jā, tad atbild vienkārši tā, lai cilvēki dzird arī, ka tas ir saistīts, ka ja tā kā riska īpašnieki varētu būt arī iespēju īpašnieki, un tad līdz ar to arī integrēt viņu tajā kopējā uzņēmumā. Un varbūt tā arī ir, es teiktu, tāda atbildi, kā tam pieiet. Neizdomā neko jaunu, bet ņem to, kas jau strādā. Jā, paldies, Sanit, vai jūs vēl par risku vērtēšanu? Godīgi sakot, man liekas, atbildi ir ļoti vietā, jo galu galā, tad mēs tos riskus izvērtējam, tad mēs domājam, ko darīt. Tagad, vai mēs viņus pieņemam, vai mēs viņus ignorējam, ja mēs viņus nevaram pieņemt un ignorēt, tad kaut kas ir jādara. Un tad visbiežāk jau tas pats radošais kolektīvs, kas par tiem riskiem domāja, ir arī tas pats, kas pēc tam domā, ko tad tālāk. Varbūt paņem kādu draugu vai konsultantu vai paņem kādas, teiksim, tehnoloģiju atbildīgos cilvēkus blakus un tad domā, kas ir tālāk. Bet, protams, tam visam ir jābūt kopā ar to vadības, to domu lidojumu, pa to virzienu, ko mēs daram. Un īstenībā arī ar tiem riskiem ir tāda savdabīga tāda, varbūt, tendence vai problemātika, jo mēs augstāk izglītot esam, jo mēs viņus tā kā ļoti citīgi vērtējam un aizmirstam par to, ka mums tā kā, ir vienā brīdī jānovāk strīpa, jābeidz vērtēt, tāpēc cik mēs regulāri vērtējam, un labāk, vismaz reizi gadā, tad mēs tā kā pieķeramies, bet to procesu arī ir svarīgi, kurā brīdī ielikt tajās tā kā robežās, ka mēs neturpinām viņu ilgstoši vērtēt, bet pasakam stop, pieņemam to lēmumu, cik sāpīgi mums ir risku pieņemt vai cik sāpīgi mums ir viņu ignorēt, un ejam uz priekšu. Un labāk tad izvēlamies tos 3 vai 5 darbus, kurus tiešām mēs šajā pusgadā izdaram, jo tā ir tāda tendence, ka mēs tā kā vērtējam, pārvērtējam, un tad sākas karš. Un tad, bet ja tu katru gadu esi vērtējis un pie tiem 5 riskiem strādājis, tad sākoties karam tev nekas daudz nemainās, tev tikai pamainās iespējamība. Un tev iespējams, ka no apakšas kādu pāris pamainās tā kā tajā tavā darbu kārtībā vietām ar to, kas bija augšā. Ja? Tā kā labs piemērs arī ar Ukrainas kolēģiem tieši tas pats. Ne jau viņi vienā dienā tur to izdarīja. Viņiem karš jau ir ilgu laiku. Un viņi apzināti saprata, ka tas būs un turpināsies, un viņi bija gatavi. Tā kā kaut kur jau nebija gatavi, bet liela daļa tomēr lietas bija krietni mainījušās no tā, kā bija pirms 14. 15. gada. Tā kā 10 gadi tas ir daudz. Ja drīkstu 5 kapeikas arī šeit piemest, kādreiz bankā, pieņemsim, risku pārvaldību, es visi saprotam, ir viena struktūra vienība, risku pārvalde.
Un tā varbūt arī, tāds, maldīgs priekšstats, ka ir kaut kādi cilvēki, kas no rīta līdz vakaram atnāk uz darbu ar mērķi, un tas mērķis ir riska pārvaldība. Bet no otras puses jāsaprot, tad daudz mēs runājam par cilvēkiem un kultūru. Tad, kad katra mūsu cilvēku kultūrā ir sava ziņa tāds riska awareness, tad viss arī strādā. Protams, kādam jāuzliek fināla paraksts, un visticamāk tas būs tas cilvēks, kas nāk ar mērķi uz darbu. Bet arī, ja skatos, piemēram, šobrīd bankas biznesa nepārtrautības procesu, šobrīd par to atbild biznesa. Risks ir kā eksperts, kas ir pievienots, tāpat kā citi eksperti, kas ir informācija tehnoloģija eksperti, compliance, un visi kopā. Tas ir co-creation. Un tad mēs nevaram nonākt pie situācijas, kad darbinieks nākot uz darbu, ieraugu tur memory stiku, un viņam parādās zinātkāra, kas tur iekšā, moški jāizprauž bankas datorā. Viņš saprot, tur ir risks, jo es biju klāt kaut kur mācību procesā vai apmācoties vai izstrādājot, ka tur nē, tas varētu būt arī uzbrukums. Tā kā viss ir par kultūru, tā skaitā. Jums bankā var iespraust to tur? Iespraust mehāniski var iespraust daudz ko. Atvērt nevar. Atvērt nevar. Nē, bet īstenībā tas ir ļoti labs punkts, kad profesionāļi neuzbruk tehnoloģijām. Diletanti uzbruk tehnoloģijām, profesionāļi uzbruk cilvēkiem. Un es domāju, mēs visi saprotam, kas notiek ārpusē. Krāpnieki izmantojot tehnoloģijas, viņi nemēģina uzlaust, smart ID, kriptogrāfiju. Tas ir bezjēdzīgs pasākums, tas ir cost income ratio, tur šausmīgi liels, ja vispār iespējams. Paškām vieglāk ir apzvanīt 10 000 cilvēku, izsūtīt 100 miljonu e-pastu, un kāds tur piekritīs, kāds uzspiedīs. Nesoties to, ka viņš ir gan lasījis, gan dzirdējis, ko kaimiņš stāst, ko draugu stāst, bet tāda ir cilvēka daba. Kaut kādos stresa situācijās mums vienkārši nesaslēdzās, un es eju pēc automātikas. Jā, pakomentēšu jautājums bija tātad, vai bankas datorā var ielikt flashu, ja? Tātad flashu ielikt var, bet neko tur nevar. Jā, tad jautājums, kas acīm redzot arī ir, tāds mēs runājam, kā vajadzētu būt, bet reāli cilvēki, arī reāli uzņēmumi mums raksta tādu kā jūtu varbūt mazliet sāpi, kad vienreiz iestāsies balanss, kad biznesa vajadzības būs līdzsvarā ar IT drošību. Tā kā, mēs saprotam, protams, ka kaut kur ir tas zelta vidusceļš, bet kā to atrast? Tiešām reāli praktiski uzņēmumā. Cerams, tad, kad nebūs jāuzdod jautājums, vai ir iestājies balanss, varbūt ir tāda ārkārtīgi pragmatiska atbilde. Bet mēs tiešām atgriežamies, man liekas, pie tā pašā stāsta, ka atkal, jebkurš risks un tam līdzīgi, tur ir kaut kāda tā sistēma, tā kultūra, kas ir konkrētajā organizācijā. Un nav jau svarīgi, vai tur atnāk tagad, mākslīgā intelekta akts, kurā arī tur ir nodefinēts tur 5 no sērijas riska kategorijas, ir skaidri, vai plus mīnus skaidri ir apstāstīts, vai ne, kur no mākslīgajām tehnoloģijām tā kā iekrīt kurā riskā, un tad attiecīgi atkal tā kā sabalansēt to lietu. Vai grūti ir šobrīd varbūt skatoties tajā tādā ļoti straujā tehnoloģiju pārmaiņu laikā, ir no vienas puses atrast to balansu drīzāk, ko mēs arī šodien dzirdējām arī šeit, starp to varbūt inovāciju un riskiem. Jo no vienas puses, ka gribās jau, ja mēs redzam, tā kā daudz paceļ rokas, ka mēs zinām, jo mūsu uzņēmumos mūsu darbinieki jau izmanto dažādu veidu mākslīgā intelekta tehnoloģijas vienalga, vai tas ir kaut kāds ChatGPT tīri tur sumarizēt kaut kādu e-pastu vai uzrakstīt kaut ko labāk tur angļu, franču vai citā valodā, tad tīri padomāt par to, kas tad ir risks saistīti ar to, ka, piemēram, ja darbinieks ievadīs kaut kādu informāciju, kas ir saistīta ar uzņēmumu vai par piegādātājiem, kas notiek tad, jo, ja mēs palasām, teiksim, to pašu ChatGPT ražotāja, izstrādātāja OpenAI, teiksim, tos mājaslapu, tad, viņi apraksta pēc būtības tas terms of use, kā iespējams informāciju, ko jūs ievadījāt, tiks izmantot, lai mēs uztrenētu savu algoritmu, savus, kā lai saka, tālāk, lai viņš varētu labāk kalpot. Šis ir savā ziņā varbūt kaut kas tāds jauns, bet atkal stāsts par to, vai mēs mēģināsim tā kā visu aizliegt un nemēģināt, ja tas rada pievienoto vērtību, neskatoties uz tiem riskiem. Un tas ir, man liekas, tāds liels izaicinājums un daudzi, vismaz manā pieredzē, ka mēs arī strādājam ar dažādu veidu tehnoloģiju, tā skaitā arī mākslīgā intelekta ieviešanu uzņēmumos, kā mēs atrodam to balansu. Man liekas, tas pragmatiskā tā pieeja par to, ka, ja tas rada uzņēmumam pievienoto vērtību, ja mēs varam to kvantificēt,
nu, pieņemsim, vienalga mazāks tur cilvēku stundas vai tur ieguldījums, no tā ir lielākā atdeve. Un no otras puses, tā kā vai mēs aptuveni saprotam, nu, tas tāds educated guess mazliet, kas ir tie riski saistītiem, vai viņi mums ir pieņemami. Nu, varbūt tas ir balans, pēc kura vadīties, varbūt pavisam nesaražģot lietas. Jo dienas beigās jau atkal tur, kur būs kritiskas lietas, tur būs bieži vien likumdošana, būs prasības, būs standarti. Un dienas beigās, līdzīgi kā ar ilgtspēju, kad parādās likums, mēs domājam, piemēram, no banku viedokļa parādās prasības pret klientiem, iesniegt informāciju vai nē, vai šis projekts ir ilgtspējīgs vai nav, cik jūs tur CO2 un tam līdzīgi patērējāt. Ko es gribu teikt, ka būs jau prasības, kuras vienā brīdī jums dēļ jūsu uzņēmuma reputācijas vai tam līdzīgi jūs sāksiet arī īstenot, un varbūt tas arī būs tas balans, ar kuru jums būs pietiekoši. Jautājums, un mēs zinām visi arī par datu lielajām iespējām, protams, tā ir segmentācija, izstrāde un daudzas lietas, bet vienlaikus, protams, šeit arī ir šis risks, gan GDPR, kas varbūt ir lielākais tāds, no kā baidās, jo tam seko arī iespējami lielākā soda naudas, bet kopumā datu aizsardzība un kā cīnīties šo datu saglabāšanu pret, iespējami datu zādzību, datu noplūdi, neuzmanības dēļ, kas ir tie risinājumi, par ko uzņēmumiem domāt. Sanita, varbūt jums arī viedoklis. Principā, laikam, jāsāk ar to, ka uzņēmumam vispār jāsaprot, kādas datu kopas ir. Kādiem nolūkiem tās datu kopas ir. Jo GDPR tikai tādu, teiksim, parāvu, tādu korķi varbūt ārā no tās lielās ūdens bumbas, kas visu laiku bija, nekas jau nav mainījies. Tas, kad varbūt uzņēmumi par to vairāk satraucās, jo viņiem ir, gan jau uzņēmumu vadītāji, valdes locekļi labāk zina, tad mēs baidamies no soda, bet jautājums tad, vai tas tavs biznes, tava attīstība, tava būšana šajā telpā ir bailes no soda, vai to te esi atnācis darīt savu iedvesmojošu kaut kādu, arodu, Un ja tu dari savu to arodu, tad tev, protams, ir ne tikai tie personas dati, tev ir tavi biznesa dati, tavas tehnoloģijas, tavas inovācijas. Un tagad jautājums par tiem risinājumiem, ko tad izmantot, mēs atkal nonākam līdz tam, ka rekur ir mūsu kopas, datu kopas, rekur ir biznesa sistēmas, kam apakšā ir datubāzes, kam apakšā ir šīs te datubāžu savstarpējās vai, teiksim, datu apmaiņas, ir ārējie kaut kādi datu devēji, ir šie te analītikas rīki, ir mūsu, teiksim, darbinieki, kam patīk ChatGPT, un ja mēs katrā tajā procesa punktā, kur mēs ar to savu datu kopu strādājam, apzināmies, ko mēs ar viņu daram, respektīvi, mums ir jāsaprot, šī ir kritiskā datu kopa, tad to mēs ChatGPT neliksim. Ja, šī ir tā datu kopa, kas ir tā, kuru mēs varam savai jaunradē izmantot. Un to mēs noteikti, vai varbūt mārketinga ziņu, mēs varam sakompilēt no 5 citām iepriekšējām ziņām kaut kas jāpasaka. Tad mēs to varam. Mēs tāpat publiski to esam izlikuši, mēs tad kompilējam. Ja, un līdz ar to tad atbilde par rīkiem man ir grūti pateikt, kuri konkrētie rīki tehnoloģijas. Un tas ir katram pašam jālem, bet par ko ir teiksim, jādomā un kas ar GDPR liekas tāds interesants jautājums, kur mēs, arī tas balans, kuri tie juristi, kuri tie biznesa vadītāji un kuri tie IT cilvēki. Tu pasaki vienam tādam IT tehnoloģiju izstrādātājam, ka jā, tos datus var izdzēst, tos personas datus, tos mēs izdzēsīsim, tā kā vajadzēs. Un tad tu padomā to ķēdi. Tev ir pilnais backups, inkrementālais backups rezerves datu centrā, backups seifā, backups kolēģim. Ja gadās, ka kaut kas pazūd. Ja gadās, backups grāmatvedēji, backups atvilknē, backups uz flasha, un tagad tu paņem to Pēteru, kurš ir uzrakstījis, kad es negribu ar jums vairs sadarboties, izdzēs. Atrod, kur viņš ir. Un te ir tas jautājums, vai jūs tiešām saprotat, kur tas Pēters, kurš ar jums tagad tiešām, viņam nepatīk jūs uzņēmums, viņš grib kašķēties. Tā kā nav forši. Un tagad viņš paņem to regulu un aiziet pie jurista, un pēc punktiem jūs, kā saka,
Nu, tieši tas pats ir arī ar tiem, teiksim, uzbrukumu vektoriem, un tieši tas pats ir ar visu. Nu, ja kāds gribēs spēlēt pret jums, viņš atradīs metodas un līdzekļus. Un attiecīgi, ko jūs varat darīt, domāt par mitigējošām, risku mazinošām, jūsu problēmu mazinošām darbībām, saprotot, tas pats, ko Renāts prezentācijā, tad, kad jūs saprotat, kur atrodās, kas notiek, tas rada tādu mierīgāku sajūtu. Tā kā tehnoloģijas ir instruments, tehnoloģijas nav nekas tāds. Tā kā ņemam vienalga, kur risinājumu. Visur tas pats nav nekas atšķirīgs, manuprāt. Es gribēju tikai varbūt piebilst, man liekas, tas, kas, manuprāt, strādā, labprāt dzirdēšu arī citus viedokļus, ir par to, ka, pieņemsim, tas pats tur GDPR vai jebkura citā, sauksim viņu tādā varbūt augstākā riskā, vienalga, vai tas ir reputācijas vai ar citiem riskiem saistītu tādu iznākumu, ka respektīvi, ja uzņēmumā ir, tomēr, nezinu, viens vai pāris, eksperti, kas mazliet orientē šajos jautājumos. Un varbūt tā kultūra, es tā domāju par KPMG, kā mēs skatāmies vispār uz riskiem tajā brīdī, ka mēs tur sniedzam jaunu pakalpojumu klientam un tam līdzīgi, ka tev ir cilvēki pie kā griezties un uzdot jautājumu, ja tu šaubies, nezini, un tai sistēmai jābūt tai ļoti vienkāršai. Bez tur tādu milzīgu overhead vai ne, un daudz iesūta informāciju pirms kaut ko dara, jo, ja tas kļūst par tādu birokrātisku pasākumu, tad cilvēki, mazliet, ja mēs jau zinām, mazliet pretosies tam. Un man šķiet, ka tas fantastiski strādā, vai tas ir GDPR vai jebkur citā jomā. Un es domāju, tas strādās arī tajā pašā mākslīgā intelektā, tur likuma jomā un jebkur citur, ka tev ir eksperti, kuri orientējas un tādā cilvēciskā veidā tev var izstāstīt, vai tu dari vai nedari pareizi un kā rīkoties labāk. Varbūt es gribētu papildināt ar personīgām atziņām, kas mūsu pusē, tā kā bišķi nostrādājumi palīdzēja. Viena, jā, ir eksperti arī bankā, protams, ir, bet, kā jūs teicu iepriekš, tad, kad tie eksperti regulāri atnāk un stāsta kaut ko, it sevišķi, kas attiecas uz Chief Information Security Officer, tie cilvēki runā svešvalodā arī tiem, kas ir kaut ko mācījušies. Bet, protams, tad pirmais solis bija vispār izglītot valdi kopumā, kas ir vispār ir informācijas drošība, kāda ir uzbrukuma scenārija, aģenti, riski, kā pārsvarā viņi pārvalda, kādas ir secinājums var izdarīt. Tagad tas būtu viens solis, bet kas man it sevišķi patika, ko mēs sākam darīt aizvien vairāk un vairāk, ir tā saucamie kontrolētie uzbrukumi, kas ir klasiski žargonā, viņi sauc par red team exercises, kad ir tā kā jūsu pusē esošie hakeri vai tā kā jūsu pašu eksperti, kas zem sarkanā karoga spēlē, vai arī tas ir īstenībā ārpakalpojums, kas balstoties uz jūsu kaut kādu threat landscape un tiem iespējamiem scenārijiem, veic uzbrukumu. Un tad jūsu uzdevums, viņa uzdevums ir droši vien kaut kādā veidā ielausties, maksimāli laiku padarboties jūsu tīklos, dabūt kaut kādas privilēģijas, pieejas tiesības, un tad, protams, kaut ko izdarīt ar to informāciju. Vai tik pie viņas, un tad viņa ir publiska, vai pamainīt viņu, un tad integritāte ir salūzus, vai vienkārši viņa nav pieejama kā tāda. Un tad jūsu uzdevums, protams, ir tā kā pretdarboties, jums, protams, ir arī blue team, kas mēģina, un viņi nezin, kas notiek, un tā kā jūs pēc tam analizējat, cik tālu ir sanācis vispār tas iebrukums, kādas atziņas, un tur katru reizi ir ļoti daudz dažādas atziņas, cik tālu izdevās iet. Un to mēs darījām jau kaut kādus x gadus, bet viena šī gada īstenībā liela atklāsme, kas īstenībā banāli pēc savas būtības, ir tā saucamais purple team, kad sarkano krāsu apvieno ar zilo, viņi sēž vienā istabā. Un tie, kas uzbrucēji, viņi dara savas darbības pēc saviem skriptiem, un tā zilā komanda, viņi redz, ka viņi palaiž un mēģina uzreiz saprast savās sistēmās, monitoringa sistēmā, kas notiek, vai es vispār varu pamanīt to, vai nevaru, un cik daudz es varu pamanīt, cik daudz es varu pasargāt, cik daudz prevencijas, cik daudz es varbūt kaut kur atjaunot. Tagad tas ir tāds ļoti interesants un diezgan lēts vingrinājums, kas palīdz arī veselu listi ar prioritātēm, kas ir jāuztais un jāuzlabo izveidot. Jā, varbūt papildinot arī no pieredzes ļoti labi strādā arī vienkārši risinājumi, kur cilvēku neuzmanības ātruma paviršības dēļ uzģenerēt e-pastus ar Gmail, no HR, no vadības, aizsūtīt, paskatīties, cik daudz cilvēki atver vai cik daudz noreportē, ka tas ir uzbrukums. Vienkārši katrai auditorijai maksimāli tuvu tam, kādu e-pastu viņi varētu sagaidīt, teiksim, tur nāk atvaļinājuma plānošana, nāk vēl kaut kāda
kādi cilvēki gaida, ja sevišķi brīdī, kad lasa telefonos, un pēc tam paskatīties vienkārši, cik daudz cilvēki turpat, ir redzams pēc tam atkarībā no saites, ja šāda saite ir, cik daudz uz šo saiti ir uzspieduši. Un tas nereti, tiešām maksā tik, cik atjautību un sapratni, uz ko patestēt, jo ļoti bieži jau arī labi un zinoši darbinieki, mācības izgājuši darbinieki iekrīt uz vienkāršām cilvēciskām lietām. Ātrums, paviršība, skatījos ātri telefonā, izskatījās, es tieši gaidīju, un tā kā es domāju, arī te varbūt varam pat nenodalīt to, kas ir kopumā sabiedrībai jātrenē ar to, vadītājiem, to noteikti var izdarīt dažādos veidos. Tad ienākušies, varētu teikt, 2 jautājumi savstarpēji saistīti par izmaksām. Kā saprast šī risinājuma optimālās izmaksas? Jo, dažiem varbūt tas ir tā kā šī lētākā vai izdevīgākā piedāvājuma nosacījums. Vai tad var būt šie lētie izdevīgie risinājumi, kā novērtēt, kā saprast un kā varbūt aprēķināt pēc kādas metodas, cik daudz naudas tad vajadzētu šajā aizsardzībā arī varbūt kopējā risku novērtējumā. Tie jautājums tāds plašs, bet varbūt varat pakomentēt no pieredzes, kas ir varbūt labā prakse vai cik vajadzētu atvēlēt šos resursus tieši domājot par drošību. Jo par riskiem tas droši vien ir vēl grūtāk atbildāms, bet kas ir tas? Par kiberdrošību domāju? Par drošību kopumā. Man šķiet, ka jāizkāp no tās savas komforta zonas, jo komentārs, ka Purple Team ir lēti. Protams, ka ir lēti, ja tev tie speciālisti sēž tepat blakus telpā un viņi, tu viņus paņēma uz dienu vai nedēļu ārpus tās ikdienas rutīnas un uztais viņam team building pasākumu ballīt ar kolu un picu un pasaka, pamēģiniet, ko jūs viens otram varat nodarīt, jā, un tad, tas ir lēti, jā. Teiksim, mums certā arī lēti ir, Purple Team paspēlēt kaut kādā vidē, jā. Bet tāpēc, ka mums ir, mums nav jāmaksā, teiksim, mums nav jātais piedāvājums, mēs daram darbiņu, ko mums uztic pēc līguma. Bet par tiem risinājumiem ir jāizkāp no tās kastes ārā un teiksim, nevajag iedomāties, ka viens kaut kāds risinājums dos pilnu to pārskatu. Nopērkot to pašu SIEM risinājumu vai incidentu uzraudzības risinājumu, nekā nebija. Viņš nedēļu strādās līdz brīdim, kad vajadzēs papildināt šo te algoritmu zināšanu datubāzi, jā. Ja tu paņemsi darbinieku, kurš to varēs papildināt, protams, bet viņš viņu varēs papildināt tikai savu zināšanu, spēju un kompetenci robežās. Un man liekas, tā atslēga slēpjas tajā spējā miksēt. Respektīvi, tev ir kaut kas tev ir mājās, tev ir kaut kas, ko tu vari dabūt pa velti, piemēram, mums ievainojuma ziņošanas platforma tagad ir, jā, tur var savus resursus ielikt, pastīties, kas notiek, tā kā arī variants, jā, tu vari būt inovatīvāks, iet uz kaut kādām šīm te hakeru fórumiem, vēl kaut kuru piedāvāt kaut kādas naudas par to, ka rekur uzlauziet manu sistēmu, var taisīt savus smilškastes, bet galvenais ir darīt. Un arī tie paši konsultanti, ko ņem, miksējiet. Neņemiet vienu. Katrs nāk ar savu to domu gājienu. Ir ideāli, ja jūs pusē te varbūt arī nedaudz ir jāpiemina to, teiksim, Enisas izveidotos tos kiberdrošības profilus, kas ir 12. Ja jūs tā kā spējat apmēram salikt kopā savu drošības komandu ar 12 dažādiem profiliem, mēs zinām, ir drošības vadītājs, ja? To mēs zinām. Mēs zinām, ir tur red team vai, teiksim, ir šis testētājs, ja? Mēs zinām, ir cilvēki, kas domā par normatīvo regulējumu un atbilstības kaut kādām lietām, ja? Bet papildus tam ir viss pārējais. Mums ir jāuzkrāj inteliģence par notikumiem, mums ir jādomā par to, kā mēs pētīsim, kur pētniecību kolēģi pieminēja, par to mēs vispār neaizdomājamies. Tā skaitā uzņēmumu ietvaros. Arī jādomā par pētniecību. Tā kā mums ir tehnoloģijas, mums ir jāpēta. Mēs gribam jaunu risinājumu, mēs nevaram ņemt pirmo iespējams. Mums vajag kaut kādu kombināciju. Un tas viss nevar teikt, ka ir dārgi, bet prasa izglītoties un domāt. Un ja tu to tā kā spēj, tad vajag tikai darīt un mēģināt. Man liekas, tas ir tas, kur
kur tas ceļš ir ejams. Arī lēti un vienkārši open source risinājumi dod ļoti labus rezultātus, pieredzējuša, prātīga, saprātīga lietotāja rokās. Un vēl ko mēs, piemēram, kā incidentu reaģēšanas vienība, kur mēs skatāmies, mēs arī ņemam nedaudz arī to threat intelligence, iegādājamies kaut kādus avots. Bet problemātika ir tajā, ka jo tu esi tuvāk source data, izējas avotam, jo labāk. Ja tev ir sensoru dati, ir ļoti labi. Ja mums ir no otras incidentu komandas dati, pēc iespējas nesakompilēti kopā, jo mums ir pārskatāmāk. Tikko tu dabū rīku ar kaut kādu inteliģenci, un viņš saka, mēs jums iedosim atskaiti. Viss. Mums kā incidentu reaģēšanas vienībai no tā nav vispār nekā. Labi, mēs kopskatu redzam. Tā kā jā. Bet saprast, kas ir noticis, jo, teiksim, tā incidentu vai ievainojumi vai problemātiku attīstība arī uzņēmumu vidē. Viņa, teiksim, tā pieredze tāda, ka mērķēts uzbrukums nav nedēļa. Mērķēts uzbrukums ir mēnesis, pusgads, iespējams, ka gads. Mērķētie valstu uzbrukumi. Iespējams, ka 3 gadus sēž valsts informācijas sistēmā kaut kur ar dabūtu atvērtu kontu un elementāras vienkāršas higienas lietas to varētu, kā saka, aiztaisīt ciet. Ja? Viņš sēž un gaida pavēli. Kamēr pavēles nav, nekas nenotiek, jūs neko neredzat, nekas nav, viss kārtībā. Tā kā līdz ar to, tad ir tas kombinējiet, būs labi. Varbūt par tām izmaksām vēl parunājot mūsu uzņēmēju valdes arī ikdienā. Mēs redzam, mums ir IT prioritātes, biznesa prioritātes un, protams, vienmēr ir naudas tik, cik ir, bet iespējas arī ir tik, cik ir. Un, protams, ir dažreiz paslīta roku, un ja cevišķi atnāk cilvēks un stāsta kaut kādas lietas, ko tu nesaproti, tad nesaproti, par ko tu runā, vajadzīgs ir šīs. Bet tomēr par tām izmaksām saprotam, ka mēs visi esam tehnoloģiskā laikmetā, un tie dati visticamāk ir daļa no mūsu gan identitātes, gan pievienotās vērtības, ko mēs radam mūsu klientiem. Padomājiet, ja viņi vienā brīdī nav. Un cik tas mums maksās. Pavisam nesen, neteikšu vārdos, bet Igaunijā bija ļoti liels kiberincidents, kur viens no tehnoloģiskiem uzņēmumiem, viņu dati tika ransomware veidā nofiksēti. Kriptēti, pieejas nav. Un ko darīt? Un tas ir tehnoloģisks uzņēmums, kurš pēc būtības, kuram a priori vajadzētu būt lietas kursā. Un tas ir noticies, un, protams, kāds var pateikt, labi, sliktākā gadījumā tā cost income ratio pasliktināsies, ja es samaksāšu ransom tiem uzbrucējiem. Jautājums nākamais, vai es esmu droši, kad tos datus dabūnot atpakaļ, viņi vispār pirmām kārtām nav mainīti, otram kārtām, ka jūs vispār varēsiet viņus ielikt iekšā atpakaļ savā sistēmā. Diezgan bieži sanāk, ka nē. Tā atbilde ir negatīva. Līdz ar to uz vienu svara kausēm ir 1 vai 2 vai vairāk eksperti, kas jocīgā valodā mēģina jums aiznest, ka taisat, mēģinat, un tas varbūt maksās kaut ko, bet tas pretstatā pret worst case scenāriju, kas ir kompromitēti dati vai dati, kas nav pieejami, nozīmē jūsu uzņēmumu pastāvēt spēju kā tādu. Jā, mēs jau daudz runājām par tos jautājumus, tad visiem, ka beigās viss ir par cilvēkiem. Tad ko darīt, kādi ir tie izaicinājumi, varbūt kā strādāt ar talantiem, kur ņemt tos ekspertus, kur ņemt tos cilvēkus, jo ir sajūta, ka vajadzēs aizvien vairāk, vai tas ir par zināšanām, vai tas ir par īpašu veidu cilvēkiem, vai īpašu veidu pieeju uzņēmumos uz priekšu skatoties. Nāciet uz KPMG, mums ir brīnišķīgi kiberdrošības eksperti, manuprāt, labākie Latvijā. Tas tāds mazliet pārdošanas sauklis, bet manuprāt, ja mēs pastamies vispār teiksim, uz tehnoloģijām un tiem profiliem, tā kā cilvēkiem, kas tehnoloģijā strādā, tā pavisam plaši. Vienalga, vai viņi tur taisa kaut kāds tur dashboardus, vai tur kaut kāda aplikācija izstrādē, vai tur kaut kāda datu zinātnieki, inženieri un vienalga, vai kiberdrošības speciālisti. Tad tā situācija Latvijā, un es domāju, ka visi to jūt, ir skaidrs, ka ar tehnoloģijas saistītajās nozarēs tas cilvēku atalgojums ir augsts, ļoti augsts. Un šie cilvēki visbiežāk, tas vienkārši tā tipiski mazliet saistīts ar to jebkuru veidu izstrādes procesu un aplikācijām, ko viņi izmanto un tā tālāk. Ļoti labi arī runā angļu valodā, viņi ir bieži vien mācījušies
jebko, kas ir saistīts ar to viņu darbu arī angļu valodā. Un tā situācija, protams, arī savā ziņā varbūt pateicoties arī Covidām un iespējai, kad ļoti daudz pasaules uzņēmumi un vispār biznesi bija daudz atvērtāki, strādāt attālināti. Varbūt vairs neprasīja cilvēkiem būt uz vietas. Ir novedusi pie tā, ka atsevišķās informācija tehnoloģiju tajās kategorijās, tas atalgojums starp Latvijā strādājuši datu zinātnieku un Zviedrijā strādājuši datu zinātnieku patiesībā vairs nav tik liels. Un tad tas jautājums varētu būt, bet ko man darīt? Es esmu Latvijā, man vajag šos cilvēkus, kā viņus piesaistīt. Viens skaidrs, ka tas jums kaut ko maksās, tā vienkārši būs tirgus realitāte. Bet to, ko es esmu sapratis strādājot arī, un mums arī KPMG, un es vadu vienu no šādām tehniskajām komandām, kas cilvēks motivē. Tad viena lieta, manuprāt, svarīga tiešām ļoti tā kultūra un tā komanda. Jo tehnoloģijām saistītie cilvēki bieži vien arī ir tur ir kaut kāds tāds iezīmes, ko jūs iespējams varat pamanīt viņos. Un viņiem ļoti bieži vien patīk risināt dažādu veidu izaicinājumus un problēmas. Un līdz ar to, vai tas, ko jūs varat piedāvāt savā organizācijā, vai tā ir pietiekami interesanta problēma, ar ko viņi grib ņemties. Un var būt situācija, ka iespējams cilvēki atnāks un viņi ar to problēmu būs gatavi strādāt tikai kaut kādu laiku. Un tad vai jūs pieņemat to, ka iespējams viņi strādās 2 gadus un tad ies tālāk, jo viņi būs apguvuši jaunas prasmes, atrisinājuši. Un tas vienkārši tāds bišķiņ dabīgs cikls, kas iet, jo tā viņu alternatīva, ja tā paskatās, bieži vien ir atrasties Latvijā. Un ja viņam kaut kāda iemesla pēc, vai nebūs tā sadarbība ar kultūru, vai vadītājiem, vai citādi, tā viņa alternatīva bieži vien strādāt no Latvijas un strādāt Zviedrijas, Norvēģijas, Amerikas, jebkuram citam uzņēmumam, strādāt attālināti, no savas lauku mājas, neslēgt savu webkameru iekšā, ja tas cilvēks tā nejūtas. Tas tiešām ir tāds diezgan liels izaicinājums no vienas puses, bet no otras puses, ja mēs dabūnam to algoritmu par to kultūru, par to darbu un visu pārējo pareizi, mēs varam Latvijā arī atrast ļoti, ļoti augstas kvalitātes cilvēkus. Un patiesībā arī ar pandēmiju no vienas puses viņi strādā attālināti, bet no otras puses patiesībā es esmu viens no tādiem piemēriem, kas nodzīvoja 7 gadus Austrālijā, pēc pandēmijas sapratu, ka Latvijai viss jau brīnišķīgi, un es varu nodarboties ar to pašu, ko es darīju tur, arī Latvijā. Un ir diezgan liela reemigrācija, un patiesībā es teiktu, ka tas talantu kopums kopumā skatoties ir savā ziņā varbūt arī pieaudzis, kas arī brīnišķīgi iespēja. Jātājums, kā mēs to izmantojam. Paldies! Jā, laikam tur atbilde nav vienkārši. Ja skatās no saknēm vai pirmsākumiem, tas ir tas, ko mēs tiem bērniem mācam. Tas, cik šausmīgi sarežģītu mēs veidojam izglītības sistēmu, šausmīgi sarežģītu. Tad mēs stāstam, ka tur visu ir jāsaskaņo un jau skolā stāstam, cik tas viss ir grūti un skolotāji baidās ļaut bērniem, teiksim, izmantot tehnoloģijas aktīvi atvērti, ja? Kāpēc viņi baidās? Jo viņiem nav atbalsta. Tev iedod instrumentu un tev nav helpdesks, kas to instrumentu uztur. Mēs esam, kā saka, iedevuši skolām čupu, tā kā varētu teikt, tāds helikopteru naudas izmešana. Mēs esam izmetuši čupu ar datoriem un viņus neizmanto. Viņus nav kur lādēt, ir kaut kādi juridiskie līgumi pie kādiem nosacījumiem tos datorus dot. Mēs viņus nemākam pārvaldīt. Tā kā un ko tālāk? Tad atdod to iekārtu bez nosacījumiem un saka vienkārši lauz un atdod atpakaļ feedbacku. Es nezinu, tur ir jāpadomā, un vēl varbūt ir tāda pārmērīga cenšanās visu centralizēt, jo kāds to gudrāk zinās. Un tas, man liekas, arī ir tas, kas mūs dzen izmisumā, jo, piemēram, incidentu komanda arī mums neviena diena nav tāda pati, ja? Mums katra ir savādāk. Un tas, ka mēs vienā kā saka, komandas grupiņā rakstam atbilstības un domājam, kā veicināt šo te atbilstību kaut kam, mums otra komanda strādā uz pilnīgo to, nav noteikumu nekādu. Nav, tev te ir laukums, ko gribu, to daru tavos resursos, ja? Un tev, tā kā tu ikdienā to visu laiku redzi, ja? Tu staigā kaut kā tā pa vidu.
un tev klientam ir jāpasaka, ko tagad darīt, ja? Tā kā kurā vietā. Un tā viņi prasa, un ko darīt? Tagad nāk, piemēram, arī mums būs Esi drošs seminārs nākamnedēļ, NIS2 direktīvu, daudziem jautājumiem, ko tagad darīt, un kas tas regulējums nāks no augšas, un tad tev slinkums atvērt to NIS2 izlasīt. Slinkums, negribās, kāds manā vietā to izdarīs. Ko ar tiem darbiniekiem darīt? Mēs saskaitām, potenciāli, grūti pateikt, aptuveni tie ir kaut kādi, 2000 uzņēmumus, kuriem tas attiecās Latvijā. Pilnīgi noteikti. Tagad katram vajag drošības pārvaldnieku. Tad ko darīsim? Kuram mēs nopirksim no kura to pārvaldnieku? Ja? Mēs tam draugam atņemt, ja? Vai kaut kā, vai tam pretiniekam, ienaidniekam, bet īstenībā tas spēles laukums diezgan ierobežots. Un, ja mēs paskatāmies to kiberdrošības kopienu, tad caur vienu cilvēku mēs faktiski, gan izvēju visu laukumu tveram, ja? Caur vienu draugu, paziņu mēs tiekam pie jebkura. Un te ir tas jautājums, vai mēs spējam draudzēties, dalīties, vai mēs spējam noņemt to savu, kā saka, to kroni, to lepnumu un aiziet uz skolu un novadīt vienu lekciju, aiziet uz universitāti un atkal no otras puses vai no tās, izglītības procesu organizēšanas viedokļa. Arī izglītības ministrijā ļoti daudz pārmaiņas tagad notiek un arī negribās kolēģus pelt un gribās tikai viņiem teikt paldies, ka tā ideja ir laba, bet palīdzam viņu iznest. Kāpēc mēs sēžam un kritizējam? Ja? Un tas ir tas, jo mēs nedabūsim kvalificētu speciālistus, ir īpaši, kas ir ar pielaidu valsts noslēpumam, Latvijas Republikas pilsoņi. Viņi ir tik, cik piedzimst. Tad no tās kopas mums viņus ir jāpaņem, jāieinteresē, jāmotivē un jāpaņem savā komandā, mīļi jāapčubina un jāsaka, reku forši, kad tu atnāc un mums patīk, ka tev ir interesi strādāt. Ja? Tas ir tas kopums. Ja? Un man liekas, ka mēs no CERT ejam, strādājam, dalamies ar informāciju. Es rosinu visus pārējos dalieties, stāstiet un to procesu katreiz uzdodam jautājumu, kāpēc tik sarežģīt, vai tiešām vajag? Un tad katru reizi tas process paliek vieglāks. Tā kā es rosinu, ka katrs no mums mēs varam uzlabot. Ja? Un paldies visiem arī, kas šodien stāstīja. Man liekas, ļoti motivējoši tās uzrunas bija un visi kolēģi. Visiem jāmācās, mēs neko nevaram darīt. Diemžēl katru dienu. Jā, paldies. Ja drīkst, bērnu tēma, liekas, ļoti interesants piemērs. Man uzreiz atmiņā vecākais dēls, pirms, kad viņam bija 5, viņš pajautāja, Pāter, es gribu kļūt par baņķieru. Saka, lūdzu, tikai ne šo, jebko, tikai ne šo. Pēc 10 gadiem, kurš tur būs, zina, kur tie baņķieri būs. Bet tad viņš sāka mācīties programmēšanu. Un, protams, kamēr tas bija caur rotaļām, caur bērnu spēlēm, datorspēlēm, tad viss gāja labi. Līdz brīdim viņš nonāca pie Python. Jesus Christ. Tad sākās tās sintakse uzreiz un, protams, bet tad vienā jaukā brīdī es pamanīju, ka īstenībā viņš baigi labi tiek galā. Ja pirms tam viņš man prasīja, davai, pagooglē, paskaties, kā šo sarakstīt, un tad mēs viņam palīdzam. Vienā brīdī ļoti forši gāja, domāju, kas notiek? Tad es ieraudzīju, ka viņš iet pie manā istabā dators, kuram ir Office pilns un arī Copilots, par ko Renāta arī Strādiņš teica. Un viņš vienkārši ierakstīja, Dear Copilot, kaut kā tādā tekstā, man vajag šāds mājas darbs, man vajag skriptu. Viņš to skriptu iekopēja, viss strādāja. Un tad, kad viņam vajadzēja nodot jau gala darbu, kurš vairākstīt, izrādījās, ka viņš vairākas kopijas vienkārši salicis kopā un arī palūdz Copilotam pārčikot, cik daudz kļūdas, vai kopā tas strādā. Un tas izrādījās, ka viss ir forši. Un tas mans jautājums ir, varbūt ir vēl viens potenciāls, ko mēs neizmantojam, ir tas saucamais reskillings. Mēs no vienas puses baidamies, ka atnāks AI un apēdīs visus mūsu darbinieks un mūsu pašus. No otras puses, man liekas, tas ir tāds force multipliers. Jo līdz šim, es arī varbūt kaut kur mācījos Python, bet vienā brīdī man apnika, tāpēc, ka vienkārši sintaks ir šausmas pārmācīties, es mācījos vecos gados Paskālu un vēl nezinu ko. Un tad, bet tu saproti, īstenībā loģika un matemātiskie algoritmi projām dera, kā tu saliec tās lietas, bet sintaksis to var uzticēt kādam citam. Un ar to es gribu teikt, ka vienkārši mums ir varbūt daudz, īstenībā blakus esoši kolēģi, kas vienkārši nezina to, un varbūt arī domā par tādu doomsday uzdību, man apēdīs Skynets ar Terminatoru, un es nekam neesmu derīgs. Tieši otrādi, šī ir unikāla iespēja īstenībā darīt kaut ko citu ar AI palīdzību. Jā, paldies. Viena lieta, ko AI nav iemācījies, ir pagarināt laiku, un stundā joprojām 60 minūtes, un mums ir 2 jautājumi. Ekspres jautājumiem un ekspres atbildēm. Jā.
Paldies, Jānis Vanaks. Man ir viens tāds jautājums, kurš sāks ar tādu komentāru, sasaucoties arī iepriekšējo runātāju, par uzņēmēju gatavību investēt tajā risku pārvaldībā un noturībā. Mazliet no iepriekšējās sarunas iedvesmojoties, es zinu, ka es bieži tagad esmu Igaunijā, un es zinu, ka Igaunijas biznesa skola tagad aprīlī arī nāks klajā ar vienu tur jaunu projektu igauņu uzņēmējiem, kuri gatavi investēt noturībā, ja, un to viņi izziņos. Un es zinu, ka viņi būs pirmie Baltijā, un man vienmēr gribas arī, lai tā Latvija iet uz priekšu tajā jomā, un tāpēc jautājums par to, kāda ir tā jūsu tā praktiskā sajūta strādājot gan bankāru klientiem, gan jūsu klientiem, cik ir reāli uzņēmēji gatavi investēt naudu tajā noturībā? Jo kāpēc tas jautājums ir tāds, ka es pats esmu arī strādājis ar vairākiem lieliem uzņēmumiem pēc lielām traģēdijām, lielām krīzēm, un man ir tā, ka visbiežāk viņi man piezvana tad, kad ir jau upuri, ir zaudējumi. Cik daudz jums šķiet, kad ir tāda preventīva spēja uz to skatīties? Paldies. Varbūt lūgums atbildēt daudz maz vai kaut kā īsi. Nav tādas statistikas, bet jā, ir gatavi. Ir gatavi pārsvarā pēc fakta. Reāli, un ir arī nauda, un ir arī risinājumi, tik izmantot nemāk. Tā ir lielākā skāde, ka pat ir risinājums stāv mājās, kur ir 3 gadus stāv vai 2 gadus. Vienkārši mēs viņu, tā kā mēģinām lietot, bet kā mums ir kauns aiziet pie draugiem pateikt, ka mēs nemākam, atnāciet pie mums un palīdziet. Tas tāds, man liekas, lielākā problēma. Paldies. Jā, varbūt tad dodam. Jā, Inters, KPMG kiberdrošības pakāpēju nodaļas vadītājs. Es varbūt no savas pieredzes tam, ko jūs minējāt par šo talantu trūkumu un to, kad ir izaicinājumi, viņi arī būs. Tas mans redzējums no pieredzes ir droši vien otrs aspekts, kur kamēr mēs viņus meklējam, investēt esošajos darbiniekos, viņu apmācībā par jaunākajām tendencēm, regulārām pikšķerēšanas kampaņām, to risku mazināt šajā pusē, kamēr mēs mēģinam atrisināt to jautājumu par talantiem vai ārpakalpojumu sniedzējiem, ko sniegt. Paldies, vai piekrītat? Man liekas, pilnīgi noteikti. Mēs no CERTA, man liekas, vispār brīžam liekas, ka mēs braukājam tik daudz apkārt, bet ir mērķis braukt apkārt uz konferenci, ja tu esi gatavs piedalīties panelī, uzkāpt uz skatuves vai vismaz atrast 3 sev kontaktus. Tā kā ar domu, ka tu aizbrauc un neatbrauc mājās tukšām rokām, tad ir labs laiks pavadīts. Ja? Kā saka, tu esi redzējis pasauli, iegūs jaunas emocijas un kontaktus. Un man liekas, tas ir tas, ja katrs no drošības komandas aizbrauktu vienreiz gadā uz kādu apmācību semināru, padzīvot kopā nedēļu vai 3 dienas ar līdzīgi domājošiem, es domāju, būtu tik daudz pieredzes, noderīgas un vērtīgas. Paldies, liels, paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Paldies mūsu ekspertiem, Sanita Vītola, Edvīns Elferts, Vadims Frolovs. Paldies!